Juris jau vidusskolas laikos bija nekaunīgs ziķeris. Puiša māmiņa cerēja, ka lielā dzīve puiku izskolos, tomēr godīgs un priekšzīmīgs pilsonis no Jura nesanāca. Vismaz labi, ka brālītis Antis nestrādā muļķības, sevi mierināja māmuļu. Savukārt Juris pa to laiku iesaistījās dažādās afērās, mīlēja daudzas meitas un uzdzīvi. Reiz sapinās ar švītīgiem politiķiem un sāka piestaigāt uz kongresiem, kuros tika pīpētas stratēģijas, kā tautu apmuļķot un pie lielās varas un naudas lādes tikt. Jurim maciņš kļuva aizvien biezāks, un arī galvā visvisādas gudrības krājās. Tā nu viņš kādu dienu piezvanīja brālim Antim. Tev jāceļ viesu māja par Eiropas naudu, Antim iegalvoja brālis. Domāts darīts. 1-2 māja gatava. Juris sarīkoja brangas, svinības un lika Antim fotogrāfijas aizsūtīt uzraugiem, apliecinot, ka nauda likta lietā kā solīts un bizness jau kūsāt kūsā, bet pats Juris drīz vien ievācās lielajā ēkā, nedomādams valsts ekonomiku ar turismu stutēt. Pēc gada viesunamā ieradās uzraudze, bet Juris bija saicinājis ciemā savus ārzemju draugus un arī brāli pieaicinājis. Nauda ripo griezdamās, uzraudzē galvoja Juris, bet Antim brāļa meli bija apnikuši. Turklāt viņš bija izpētījis, ka par Eiropas naudu var arī ierīkot dabas taku netālu esošajā purvainajā mežā un biznesu izreklamēt, startējot starptautiskā turisma izstādē Zviedrijā. Piedraudot atklāt patiesību, Antis panāca, ka brālis ļāva viesunamā saimniekot viņam un pārvērta šo namu un dabas taku ļoti sekmīgā biznesā. Anta paveiktais arī brālim lika pārvērtēt savu dzīvi un pamest švītīgos drauģeļus.